Hello! Es ļoti pieņemu, ka šis būs īsts video. Šis vienalga izdomāju to publicēt. Varbūt pirms 2 nedēļām es biju nofilmējusi vlogu. Tā kā no vairākām lietām, ko es darīju pirms 2 nedēļām. Un es to video visu laiku nekādīgi nevarēju ielikt iekšā, tāpēc es domāju vienkārši apsēsties. Jums pastāstīt par to, kas notika pirms 2 nedēļām. Un uztaisīt tādu kā vlogu. Tātad, pirms es sāku šo vlogu, vispār stāstīt par to, kas notika, jums gan jau, ka ir tāds, Evelīna, kur tu atrodies? Kas ir tas? Ir man jaunā gulta, jeb man jaunā vispār istaba kā tāda, un es esmu pārvākusies, es to nekur neliku, es to nekur nepublicēju, un es vienkārši negribēju, lai cilvēki par to zina, lai es netas kaut kāds skandāls, bet vienkārši cilvēki sāktu spriest. Dievs, kur tu tagad dzīvo, kas notiek, tā es ļoti pateicīgi, ja tas viss tā kā paliktu aizmirsts, un es turpinu filmēt video, un tā nebūs nekāds ne room tour, ne house tour, es vienkārši tiešām negribu, lai cilvēki ne tas, ka uzzina, kur es dzīvoju vispār, vienkārši, lai tas kaut kādā veidā paceltos. Bet jā, pirms 2 nedēļām pēram mēs pārvācāmies, un šeit jūs esat arī pāris ļoti interesants pārvākšanās kadrus. Mana istaba šobrīd bija laika. Wow, jās! Nu tā kā patiesībā sakot, es pat nezinu, kā šo var komentēt, ja kas. Es ļoti sen esmu vispār nodarbojusies ar dejošanu un baletu kā tādu. Jo ir vasara un man nav treniņi, tāpēc es izdomāju paņemt zāli un es aizgāju nodarboties. Tā kā vasarā mums nav nodarbības, es izdomāju vienkārši paņemt zāli un nākt nodarboties, jo man tāpat nav ko darīt vasarā. Tāpēc esmu šeit, un es vienkārši tikko deju, tāpēc man ir... Pēc dejošanas dienas mēs ar manu labāko draudzeni izdomājām aiziet uz kino. Tas nav parasts kino, tas ir āras kino, kas atrodas ārā. Mēs bijām uz kādu filmu, mēs vispār bijām. Mēs bijām uz filmu The Notebook, jo es nekad nebiju to redzējis, un visiem ir tāds, The Notebook! To bylo vidět, ne? This memory, delicious enough. It was real, wasn't it? Yummy. Nu, es nevaru tā kā izsadalīt cilvēku tā kā emocijas un jūtas pret šo filmu, ja es tā kā neesmu īpaši romantisko filmu cienītāji. Tas, ka man nepatīk tā filma, vienkārši nebija manā stilā, tāpēc, ka man nepatīk tā kā romantiskās filmas un stuff. Bet, nu, viņi nebija arī slikti. Tālāk mēs nonākam pie mana brālēna dzimšanas dienas, kas bija tik fun. Tā kā nopietni, es biju tādā azartā, mums bija pistoles un mēs skraidījām, tas bija ļoti fun, man ļoti patika. Champion, Sonny. Counter-terrorist man. Counter-terrorist man. Counter-terrorist man. Counter-terrorist man. Counter-terrorist man. Counter-terrorist man. Es esmu jau mājās, es atnācu no ballītes. Es dabūju apsitu certifikātu. Nu, es tā kā vinnēju. Arvien cekot man iedeva nosaukumu kamikadzejam. Un tas tāpēc, ka es uzvarēju ar to, ka es biju cilvēks, ko visvairāk reizes nosita. Jā. Nu, vinnēt jau var. Jautājums ir, kur? Kopumā šis arī bija viss, ko es sadarīju pirms 2 nedēļām. Es ceru, ka jums bija interesanti nosīties šo video, kaut arī viņām nebija kas tāds wow. Bet jā,
Tiekamies vienā nākamajā. Atā!